Dāmas un kungi, Jānis Taukačs, Sorēnen partners, nodarbojos tikai ar nodokļiem, un tas, beidzot ir noticis. Tax Story podcasts ir arī latviski. Un pirmais Tax Story viesis, kas ir mūsu podcastu studijā, ir Artis Daugens. Un šodien mēs runāsim par valdes atbildību. Un es gribētu teikt, ka šodien mums būs īsts Tax Story, jo mēs runāsim pārsvarā par Arta pieredzi ar nodokļu uzrēķinu viņa uzņēmumam un kā tas viss izvērtās. Bet īsumā iepazīstināšu ar Arti. Sveiks, Arti! Čau! Artis ir jauns čalis, kuram pieder uzņēmums Blue Shock Race, kas ražo elektrokartingu braucumos. Un Artis ir no Liepājas, absolvējis RTU inženieru zinātnes un Liepājas mākslas koledžu. Mācījies par grafisko dizainu. Tev LinkedIn profilā rakstīts "If there is impossible challenge, I will take it." Izskatās, ka viegls ceļš tu tiešām nemeklē, esi uzsācis biznesu, un runa būs nevis par šo te elektrokartingu biznesu, bet par tavu iepriekšējo, kur tu ražoji elektrovelospēdus, un bija uzsācis savu pirmo biznesu un uzreiz apdedzinājies. Un tagad tu, var teikt, tu esi noziedznieks. Tu esi sodīts ar pusgadu nosacīti. Prokurors gan prasīja 1 gadu cietumsodu par savu uzņēmumu parādiem apmēram 28 000 eiro apmērā. Un pirms mēs sākam runāt par to gadījumu, es minēšu, ka tu nebija mans klients, bet tavs stāsts man tiešām aizkustināja, un man likās, ka par to ir vērts zināt plašākai sabiedrībai, lai pēc iespējas neiekāptu tai pašā peļķē. Un cerams, ka kādam šis var kalpot par iedvesmu, palīdzēt sameklēt dzirdīgas ausis, gan arī sistēmas pilnveidošanai, sevišķi tagad īsi pirms Saeimas vēlēšanām. Bet tad Arti, vārds tev. Izstāsti par tavu šī brīža biznesu, Blue Shock Race, un vispār kā tu nonāci līdz elektrisko ierīču ražošanai? Tā, es tev bišķiņ sākumā jau palabošu uzreiz. Es neesmu absolvējis RTU, es esmu absolvējis mākslas skolu, RTU es esmu mācījies, bet es neesmu pabeidzis, un šobrīd nesanāk galīgi tam laika. Šobrīd esošais biznes, kā jau pēc labām mācībām, šobrīd rulējam ļoti strauji. Esam pagājušo gadu 10-kāršojuši pret 20. gadu, tā kā apjomi ir lieli, esam piegādājuši uz 26 valstīm savus produkciju, un šobrīd strādājam pie milzīgi lieliem projektiem ar milzīgi lieliem partneriem no Monako, no Itālijas, un viss notiek pilnu klapu. Super. Es arī pasakojot Artim un Blue Shock Race sociālajos tīklos, man liekas, ka tas būs bizness, ar ko ne tikai visa Liepāja, bet arī visa Latvija leposies. YouTube'ā redzam arī skaisti video, kur notiek jau Grieķijā un citās valstīs jau sacensības ar šiem te elektrokartingiem, un ir, īstenībā tas Grieķijas video ir fantastisks. Kartings brauc pa visu pilsētu, un skatītāji apkārt, atmosfēra lieliska. Tev pašam arī tas viss droši vien iedvesmo vēl vairāk uz to darboties. Zin kā, mums jau tas kļūs jau nedaudz jau kā tāds darbs, un zin kā, varbūt, ja pirms 3 gadiem mums to jautāt, teiktu, ka traki neiespējami, un tā kā tu minēji LinkedIn profilā, viss neiespējamais kaut kādā veidā ir izaicinājums, tad šobrīd tā jau diezgan liela realitāte, un braucam uz tiem pasākumiem un organizējam tiešām šādu līmeņu pasākums, un, tiešām ir par ko lepoties droši vien. Jā, man arī tāda nojausma ir, ka tas ir kaut kas vēl, kas tikai ir pašos pirmsākumos, bet varētu izaugt par kaut ko grandiozu Latvijas produktu. Bet atgriežoties pie tā tavu neveiksmes stāsta, paši pirmsākumi, pats pirmais uzņēmums. Izstāsti par to Blue Shock Bike, kas tur bija apakšā, kāda ideja un kā jūs nonācāt pie tiem nodokļu parādiem?
Es pat baigi nesauku, ka tur kaut kāds neveiksmes vai veiksmes stāsts. Tas ir standarts startups, kuru ir dabīgi soļi, kuriem jāiziet cauri. Un šajā gadījumā pēc daudziem maniem gadus individuāliem darbiem mēs ar partneri Neilu Kalniņu sagājām kopā, ja partneris, tā laika potenciālais partneris atbrauc no Rīgas Liepāja vienā pasākumā, kur mēs iepazināmies. Un viņš bija gatavs investēt zināmas naudiņas, lai mēs tikai šo biznesu varētu kopīgi tādā vai citādā veidā attīstīt. Tas, kas notika visu šitā laika periodā, tā naudiņa, ko viņš bija gatavs investēt, tie nebija privāti brīvi līdzekļi, tā bija aizņemta nauda, kas līdz ar to prasa kaut kādu atbildību un ievērot kaut kādus noteikumus. Varbūt tas nebūtu trakākais ievērot visus šos noteikumus. Tas trakākais tas, kas ir, kad šie noteikumi ir kā, es teikšu, viena no augstākām prioritātēm, ar kur tev jādzīvo, un tu viņus nekādīgi baigi nevar apiet. Un pēc 2,5 gadu darba mēs sapratām, ka ir daudz dažādu apstākļi. Sākās kavēšanās piegādes no austrumiem ar detaļu piegādēm. Un šis bizness patiesībā ir ļoti sezonāls un ļoti komplicēts un ļoti sarežģīts no izgatavošanas procesa, kas prasa daudz resursus, ieplānot ar gadu vai pat vairāk jau periodu. Un visticamāk, mēs pirmajos 2 gados tam nebijām pilnā ciklā gatavi, kā arī veidojās dažādas citi apstākļi, kas to visu ietekmē. Nu, un līdz beigās, kā jau normālā startup uzņēmumā, tu jau tā kā nespēlē to spēli tā, ka ja šodien rīt neredz, ka nebūs, tad taisot ciet, ej tālāk. Startupā tu ej all in līdz galam. Un tajā brīdī tu sāc plānot visus savus iespējamos resursus, laikus, enerģiju un visu, lai sasniegtu rezultātu maksimāli. Un tas, kas šajā gadījumā bija, mums sākot cīnoties, strādāt šo bankas finansējumu un paralēli ar, protams, mums valstī ir jāmaksā nodokļi, mums bija jāpieņem dažādi lēmumi, kurā brīdī, kuru no šiem nosacīt kreditoriem apmierināt. Nu, un zinot, ka likumā ir noteikts, ka mēs varam uz brīdi neveikt pilnus daļais nodokļus, maksājumus, kad mums par to ir procenti līdzīgi kā bankas kredītam, tad mēs pieņēmām lēmumus īstermiņā ieguldīties vairāk šo produktu sagatavošanā un pārdošanā, lai galu galā mēs spētu samaksāt gan algas, gan rēķinus, gan nodokļus, gan arī banku apmierināt. Bet galu galā pēc šī stāstā neveiksmīga scenārija un jau pēc vairākiem gadiem šis viss ir pārvērsts par, jau pat, kā jau tu minēji, noziedzīgu nodarījumu, kas nevienu brīdi tāds nav bijis, un mēs esam mēģinājuši izdarīt labāko, kas ir iespējams, un to arī ir savā audita slēdzienā zvērināts auditors Edvards Merhēls minējis, kad 90% gadījumu uzņēmēji pieņemt līdzīgas lēmumus un nevienu brīdi nav konstatēts nesaimnieciskas darbības vai kādas krāpnieciskas darbības. To arī ir apgalvojis un maksātnespējas administrators savā ziņojumā iesniedzis, kur ir gājis veicis auditu un nav konstatējis nevienu pārkāpumu vai kādu citu sodām darbību. Bet šobrīd mēs esam tur, kur mēs esam, kā minēju. Man tagad ir savs ieraksts, ar ko man ir jāpadzīvo. Jā, un tās summas šķietam arī nelielas PVN. Es skatos 7,5 tūkstoši iedzīvotāju ienākumu nodoklis 8,5, sociālās apdrošināšanas iemaksas 12. Vienkārši kaut kādā brīdī nevarējāt samaksāt. Sociālās un tās jau veidojās praktiski automātiski, pat ja tu redzi, ka tu vairs tālāk nespēs turpināt, tev jau ir jādeklarē tas, kas tev ir nostrādāts, un viņš jau nākošā mēnesī ieskaitīsies, pat ja tev tajā brīdī nav. PVN ir vienīgā summa, kuru tu tā kā uz vietas rēķini pēc rēķiniem un operatīvām darbībām, ko tu vari tā kā procesēt. Jo šajā gadījumā praktiski sanāk, lai tu tā kā nebūtu sliktais, tev bija labāk nedeklarēt, ko tā kā nosaka, kas man liekas liela aplamība. Man liekas, kā tā var būt. Tu godīgi mēģini pateikt, kā ir, un par to tu esi pastiprinoši vainu apstākļu dabūjis. Jā. Bet jūs prasījāt arī vidam nodokļu samaksas atlikšanu vai sadalīšanu termiņos. Ko viņi atbildēja? Mums bija vairākas reizes dažādas sarunas, jo mēs jau no pirmās dienas pateicām, ka mēs vēlamies ar savām saistībām tikt galā, un tas ir mūsu galvenais uzstādījums, bet mēs šodien un rīt nesam gatavi izpildīt pilnā apmērā.
kaut kādu gadu, pusotru, nepilns 2 gadus. Vits tā kā baigi pret to tur neko neprotestēja, cik varat tik iemaksājāt, kā ir, tā ir. Tā trakākā lieta, ka tam visam seko visu laiku nepārtraukti procenti. Un tie procenti ir strauji, šie sodu procenti ceļš, ka tās summas sasniedz 20 pār tūkstoši. Praktiski tos maksājumus, ko mēs iekšā veicam, pat ja tie ir pār 100 eiro, viņi knap spēja nosakt procents, un mēs nekādīgi nespējam no tā, es to saucu par SMS kredītu, nespēju nekādīgi tikt ārā. Es esmu ātrajā kredītā ieraudzis. Vienīgais, ko mēs varējām izdarīt, tad, ja valsts ieņēmuma dienests, mēs vienojamies ar valsts ieņēmuma dienestu sadalīt šo maksājumu kaut kādos konkrētos periodos, un šis procentu strauji augošais process tiek kaut kā pārrauts un sadalīts pa blokiem. Mēs iesniedzām tajā gadā, neatceros, kurš bija 19. gads laikam, kad bija šis amnestijas iespējas, tur tiem visām štelēm. Mēs arī veicām nelielu maksājumu uz tā brīža, bet tur bija liela problēma, ka tiesu izpildītājs bija uzlicis slēgums visiem kontiem, un mēs pat nevarējām operēt par spīti, ka Vits bija atbrīvojis. Un kamēr mēs atradām, kas patiesi izpildītāji un kur ir problēma, to mums palīdzēja Citadeles banka atrisināt, jo viņi atrada caur savām datubāzēm, kas tāds ir. Vits jau bija atteicies turpināt šo procesu, un mums viņu slēdza. Praktiski mēs tikām izslēgti no šī procesa ļoti ātri. Tas bija 2 nedēļu jautājums, un nemaldos. Un tālāk mums bija vēl pārunas ar Vidu, kur Vits, es uzrakstīju ģenerāldirektorei vēstuli no savas puses, kad es vēlos šo jautājumu joprojām atrisināt, bet man ir vajadzīgs kaut kāds loģisks, saprotams risinājums, ko es varu fiziski dzīvē izpildīt, nevis kaut kāds virtuāls. Es tiku uzaicināts valsts ieņēmuma dienesta Rīgā, kur 2 speciālistiem tikos. Bet šī tikšanās, teikšu godīgi, bija viens no speciālistiem bija tāds tā kā piezemēts un koncentrējās uz to problēmu kaut kādā veidā, bet otrs no speciālistiem bija ļoti agresīvs, un viņi jau uzreiz jau pateica, ja tu nesamaksās to, ko mēs prasām, mēs to padarīsim par noziedznieku. Un tāds bija uzstādījums. Un es tajā brīdī arī es viņiem pasmaidījis, teicu, es neko neesmu noziedzies, es risinu savus jautājumus un nāk klājā ar risinājumiem. Tas, ko viņi man izteica, vienīgais variants, ko es varu darīt, ja es 3 dienu laikā sagatavoju tiesisko aizsardzību. Praktiski tas ir ļoti ātrs process, bet var paspēt iesniegt, ja juristi to visu ļoti ātri izdara. Es konsultējos ar juristiem Liepājā. Viņi pateica pirmkārt 2 lietas, kas arī no Vida nāca. Es Vidam lūdzu, lai viņi, ja es iesniedzu tiesisko aizsardzību, vai es varu sagaidīt kaut kādu šo maksājumu grafiku sadalījumu, pēc kura pēc tam vadīties. Valsts ieņēmuma dienests ļoti konkrēti pateica, mēs jums negarantējam neko. Bet tas, ko viņi man pateica, man ir jāizveido tiesiskai aizsardzībai biznesa plāns, kurš viņiem liekas pierādāms, kad es varēšu šo naudu atgriezt. Tas nozīmē, man jāatdzīvina beigts zirgs un vēl jāpierāda valsts ieņēmuma dienestam, ka šis zirgs spēs skriet. Diezgan nereāli. Es izrunāju ar juristiem Liepājā, viņi teica, tiesiskā aizsardzībai dokuments var mēģināt paspēt sagatavot, bet biznesa plānu, kuram Vits noticēs un viņi varētu izlaist cauri, tas ticamāk gribot, negribot, tu nesastādīsi. Tur nav, tev ir vajadzīgs kaut kāds ārējais finansētājs, kurš tev paraksta, ka viņš tev iedos šo naudu. Līdz ar to mēs sapratām, ka praktiski šajā īsajā laika periodā mēs neko loģiski pat gribēdam nevaram iesniegt. Un to es ar Vidam pateicu, ka es nevaru izveidot biznesa plānu, kuram jūs noticēsiet šodien rīt. Vienīgais, ko es varu parakstīt, ir, ka es privāti maksāju no saviem privātiem līdzekļiem, no tām iespējām, kas man ir, katru mēnesi 200, 300 vai 400 eiro, lai cik tie ir. Varbūt pēc pusgada es varu 1000 vai 1500. Tas ir vienīgais, ko es varu šobrīd viņiem garantēt un apsolīt. Diemžēl tas viņiem neizklausījās pietiekami labi, un tālāk jau tu zini procesus. Jā. Wow. Tas ir smagi. Es saprotu, ka tad Vidā bija uzstādījums bezmaz vai naudu uz galda, vai mēs tevi nogremdēsim. Tas arī bija tad, kad es tiku uzaicināts uz pirmo interviju, kas ir šie muitas pārvaldes, tie cilvēki, kas negribu samalot precīzi kāds ir tas iestāde, kur valsts ieņēmuma dienests uzaicina tur uz pirms procesa izmeklēšanas. Viņi jau ļoti konkrēti pateica, vai šodien samaksā, vai būs pilns process, all in. Man nebija opcijas. Man bija opcija nomaksāt daļu, bet tas būtu sēdzis šos, ja nemaldos, 13 vai 14 tūkstoši, kas bija procentos,
un būtu palikusi pamatsumma, bet pat, ja es to būtu izdarījis, es būtu turpat, kur es sāku, man būtu tieši šis pats process, tikai vēl zaudētu 14,000, un es nekur tālāk nebūtu ticis. Un es vienkārši matemātiski sarēķinot un parunāt juristu, saprotu, ka es nekur neaizbēgu. Es tikai to jautājumu izstiepu garāku. Un kas notika pēc tam? Tad aizgāja viss uz kriminālu procesu, ja? Man uzaicināja vienu reizi uz tikšanos. Man uzdeva jautājumu, vai tu esi tā tikšanās un tā intervija, ja pratināšana bija manā uzskatā ļoti smieklīgi. Man uzdeva vienu jautājumu, vai tu esi izvaries? Atbildēja nē. Vai kāds tur bijis ar tevīm? Es teicu, mums bija vēl viens partners. Ar kādu partneri tad tu strādāji? Es viņam vēl pajautāju, vai tiešām jūs nezināt, kas ir bijuši valdes locekļi, ja jūs reiz esat gatavi risināt šādu jautājumu, taču kaut kāda sagatavošanās tur ir jābūt. Un beigās man vienkārši lika uzrakstīt uz papīra to, ka es neesmu izvairījies, es nepiekrītu šim apgalvojumam, un ar to viss beidzās. Netika, es vēl jautāju vairākas reizes, kas ir šie fakti, kas liecina, ka es to esmu darījis, vai ir kaut kādas norādes, es nezinu, piemēram, bija tiesas lietā minēts par to, ka ir šis bankas aizdevums 136,000 no ķīlas realizācijas. Vai kaut kādas tur ir neskaidrības, varbūt viņiem nav līgums, varbūt viņi nav sapratuši. Vispār absolūti tas atbild bija, mums jums nekāda informācija nav jāsniedz. Viss. Un ar to beidzās. Un pēdējā reize es tikos vienu dienu pirms prokurors viņu iesniedz, kur pēdējais datums bija tiesā, kur prokurors uzdeva jautājumu, vai ir kaut kāds izlīguma piedāvājums, ko mēs jautājām prokuroram. Prokurors nosauca, es negribu samalot, ja nemaldos, ka tieši tas pats 1 gads, man liekas, ir nosacītais un vēl kaut kādi citi darbi. Es teicu, ka tas visticamāk ir sliktākais scenārijs, ko es iegūšu pat, ja es iešu ar visām 4 cīnīties. Un tāpēc es atteicos no kāda izlīguma varianta, jo tas īsti manā gadījumā neizklausījās pat ne pēc kāda izlīguma. Tie bija pirms procesi. Tas ir viss, kas ir bijis pirms tam, vairs nekas nav bijis. Un tad, lai pierādītu to, ka es tiešām to neesmu darījis, es reāli iesniedzu uzņēmumu maksātnespējā. Iesniedzu maksātnespējā, kur maksātnespējas auditors veic visus sekojošos likumiskos procesus, un absolūti nav konstatējis pilnīgi nevienu pārkāpumu. Pat man ir viena iekārta, jo es biju glabājis pat visu noliktavu, visas mantas, kas tika nodotas maksātnespējas administratoram. Viņš konstatēja, ka viena iekārta ir pazudusi neliela, kur man viņš lika kompensēt 750 €, ko es arī oficiāli izdarīju. Pārskaitīju par to, ka tiešām tā iekārta es neesmu nočekojis, nokontrolējis, kur vai kāds ir bijis iepriekšējiem kolēģiem paņēmis savā īpašumā vēl kaut kas. Vienkārši tas bija vienīgais, kas bija. Un viss pārējais tika nodots, visas grāmatvedības. Es esmu visus šos gadus arī uzturējis grāmatvedību. Es esmu nodevis arī atskaiti katru gadu par to, ka es maksāju grāmatvedībai, lai tas viss tiktu joprojām oficiāli uzturēts. Es esmu maksājis par noliktavām, lai šīs visas manas tiktu glabātas. Bet tas viss ir vainu pastiprinoši šajā gadījumā tiesā. Okay. Bet tu pieskāries maksātnespējas procesam. Kāpēc jūs neiesniedzāt uz maksātnespēju ātrāk, un vai Vits jums to prasīja iesniegt? Mēs ātrāk neiesniedzām, tāpēc, ka mēs zinājām, ka šajā gadījumā, ja mēs iesniegsim maksātnespējas procesu, tad aprēķinot no to, ko viņi tur iegūst, tie būs tie daži tūkstoši no tām mantām, mēs nespējam atlīdzināt pilnā apmērā, kas mums būtu jāatlīdzina šiem nodokļiem un vispārējais. Vienīgais formāts, kā mēs to varam izdarīt, ja uzņēmums joprojām kaut kādā veidā ir dzīvs un tiek panākt kaut kāda vienošanās juridiski. Šajā gadījumā pirms jau 5 gadiem man jau jurists pirmajā dienā, kad mēs pie šīs situācijas nonācām, viņš pateica, ar tu par savu, vēlmi risināt šo jautājumu dārgi dzīvē samaksās. Man jau to pateica jau 5, arī 6 gadus atpakaļ. Viņš laikam nekļūdījās. Mums maksātnespējas procesu Vits jau vairākas reizes teica, lai mēs viņu izpildam, bet es vairākas reizes ar Vidam teicu, ka es šo jautājumu vēlos atrisināt. Es nevēlos atstāt gaisā neizpildīt procesu, jo tas ir tas, no kā mēs visu laiku valstī izvairamies, ka cilvēki dibina jaunas sijas, neizpilda savas saistības un iet tālāk un atkal again. Es kā jauns cilvēks ar to iepriekšējo pieredzi, bez tās iepriekšējās pieredzes vēlos risināt šos jautājumus, manuprāt, korekti, bet, diemžēl, likums to neparedz. Vismaz ne tādā cilvēcīgā, saprātīgā procesā. Bet tev Vits skaidroja to, ka, ja tu iesniedz
tajā brīdī, kad tev ir tie uzņēmuma parādi, ja tu iesniedz uz uzņēmumu maksāt nespēju, ka tad īsti valdes atbildība par uzņēmuma parādiem nemaz nevar iestāties. Man īsti neviens par to neskaidroja nekādas detaļas. Un teikšu godīgi, visos tajos, gan arī tad, kad es biju pratināšana, viss pārējais, tas, kā tas tiek pasniegts un prezentēts, vienīgais, kad tas izklausījās kaut cik nopietni un loģiski, bija tad, kad bija šī 3 dienas pirms šīs valsts ieņēmuma dienesta tikšanās, kur man pateica, ka mēs to padarīsim par noziedznieku. Tas bija vienīgais, kas izklausījās. Pārējais īsti neviens jau neko baigi tev diži neskaidro. Tev pasaka, pārsniedzot tādas var iestāties tas, bet zin kā ir no vienas puses, ka tev pasaka, var iestāties, un otrs, ka tu tā kā apzinies, ka tu būtu ļaunprātīgi to darījis, kur tu tiešām domā, ka varbūt vajadzētu padomāt vai nē, vai arī tad, ka es darīšu labāko, ko tu vari, un tu nonāc tur. Tā kā nekas netika baigi detalizēti vai ļoti vienkārši saprotam. Vienkārši tika prasīts samaksājiet, izdariet. Āmen. Jā. Jā, tā droši vien ir tāda, manuprāt, es pat teiktu, bez mazai tāda, ja tas tā ir bijis, tad tā ir tāda apzināta ļaunprātība, jo pēc būtības, vidam, kā tu teici, vids atgādina, ka tev tādā gadījumā ir jāiesniedz to maksāt nespējas pieteikumu, bet tad viņi nav skaidrojuši to, kad, ja tu neiesniegs, tad tu pats personīgi būsi atbildīgs par tiem uzņēmuma parādiem. Es katrā ziņā neesmu saņēmis tādas kaut kādas oficiālas, precīzas norādes. Vienīgais, kas man ir bijis, es saku, tad, kad ir uzaicināts uz, nezinu, kā vidu muitas pārvaldes izmeklēšanas, kas tā nodokļu muitas pārvalde, jā. Jā, kad viņi uzaicinājuši šis interviju, kad tas process ir, bet tad jau tas process jau ir praktiski jau iesācies. Labi, tu vari ātri kaut kur izraut to naudu, samaksāt un to procesu viņi pārtraucot tajā visā, nenododot tālāk. Bet man likās, ja es godīgi tiešām neesmu izvairījies, godīgi esmu darījis. Es joprojām esmu gatavs risināt, tad es esmu to jautājumu gatavs risināt. Man jau nav no kā mukt slēpties vai kautrēties. Un es nāku, atbildu un daru. Jā. Tur, starp citu, ar šito jautājumu es redzēju lietas materiālos vēl vienu tādu fundamentālu problēmu. Un īstenībā ļoti žēl, ka jūs negājāt tālāk uz kasāciju, jo manuprāt, ka tā sistēma ir tāda, ka tādā gadījumā, kā tavējais, ka ir uzņēmumam izveidojies nodokļu parāds, uzņēmums to nevar samaksāt, vids saka valdei, ka sniedziet uz maksāt nespēju. Ja valde to nedara, tad var iestāties šī te valdes locekļa atbildība par uzņēmumu parādiem, nodokļu parādiem. Bet, ja valde to dara, tad īsti valdes atbildība neiestājas. Un šajā gadījumā tas, ko es redzēju lietas materiālos, ir atsaucis nevis uz šīm te normām, bet uz vecā likuma par grāmatvedību normām, kur pateikts, ka valde ir atbildīga par grāmatvedības vešanu un nodokļu nomaksu. Un tur, manuprāt, ir tāda konceptuāli, fundamentāli problēma, ka viņi nav ņēmuši vērā, ka tās nodokļu un nodevu likuma normas par to, kad paredzēta var iestāties valdes atbildība par uzņēmumu nodokļu parādiem, izpildoties tur zināmiem kritērijiem, tā skaitā arī maksātnespējas pieteikšanai. Tā bija jaunāka norma, un to bija jāņem vērā, nevis to veco grāmatvedības likuma normu. Un ir vēl tagad no 1. janvāra stājies jauns grāmatvedības likums, kur nemaz nav iekšā tāda valdes atbildība par nodokļu nomaksu. Tur tikai valdes atbildība par grāmatvedības korektu vešanu. Tā kā tas viss norāda uz to, ka jau pašā saknē tur ir aizgājuši cilvēki pa mazliet nepareizu ceļu, un arī tāpēc tās tik trakas sekas ir iestājušās īstenībā, manuprāt, pat nepamatoti.
Bet, Teikšu godīgi, tas tiesas process, ja es kaut drusciņu tur komentēju, viņš bija, es maigi izsakoties, man viņš likās ļoti paviršs un ārkārtīgi tendencios, jo es pārlasot katru reizi pēc lietas šos norakstus, ko jurists pēc tam pieprasa, ir ārkārtīgi daudz vietas, pēdējā, man liekas, bija 26 maģistrāts bija uzskaitījis, kuras ir pārfrāzētas tendenciozi uz otro pusi, lai gan zvērnāts auditors ir veicis auditu un apgalvo vienu, tiesa to pašu ir pārfrāzējusi un apgalvojusi otrādi. Man pašu vārdus ir pārfrāzēti entās reizes pilnīgi pretējā virzienā. Un pats trakākais, kas man likās, kad bija jāparāda, kad aizstāvs lūdza uzrādīt kaut kādu metodoloģiju, pēc kā ir aprēķināts šīs visas, kāpēc viņi uzskata, ka uzņēmumam bija iespēja norēķināties un šie līdzekļi bija iespējami, kad prokurors vienkārši atbild, man šeit nekas nevienam nav jāpierāda. Kad liekas, kā tā var tiesā. Tāds, un tas ir tā nopietni, tā ir realitāte, un mēs, jauni cilvēki, mēs neapzināmies, ko nozīmē tiesā. Tiesā nav runa un cīņa par kaut kādu godīgumu un taisnīgumu. Tur ir konkrētas cīņas, un tur tu vari būt cik godīgs un naivs grib. Tur neviens tev, es nezinu, kam jānotiek, lai tu tur. Vismaz pēc manas pieredzes, un es jau neesmu pirmo reizi, es jau gan tur visādiem darba inspekcijas jautājumiem es bijis vispārējais. Un man tā vienkārši liekas, tā ir tāda kārtība, kurā es nevienu reizi nesagaidu kaut kādu godīgu rezultātu. Un pēc 5. reizes tu saproti, ka vienkāršāk ticamāk ir maksāt attiecīgiem cilvēkiem un saņemt attiecīgi rezultātu. Un tad mēs brīnamies, ka valstī nenotiek lietas. Jā, skumīgi. Bet atgriežoties pie tiesas, vai es pareizi sapratu, ka tiesa teica, jūs esat vainīgi, jo jūs maksājāt algas un bankas parādus, nevis nodokļus? Tiesā konstatēja to, ka tiesa uzskata, ka mums šie 136 000, kas ienāca, ka mums šie līdzekļi bija. Bet patiesībā tā bija realizēta ķīla, ko realizē ar bankas atļauju, un šie nauda ienāk speciālā kredīta kontā, ko banka tālāk rīkojās. Mums piekļuvu šim kontam nekāda nav, un šo ķīlu mēs realizēt bez bankas atļaujas un bankas korekcijām mēs vispār nekādīgi nevaram. Un tas ir tas, ko norādīja zvērnāts auditors, kad viņi kreditoru sarakstā bija pārāk par visiem tāds bankas un kreditēšanas likums, un to nevar apiet pat šajā gadījumā valsts ieņēmuma dienests nekādīgi. Un šie līdzekļi mums pat nav fiziski bijuši pieejami, bet šis fakts diezgan likā pastumts malā. Un pat nerunāsim par to, ka prokurors ir kļūdījies šo naudas aprēķinu formā par 132 vai 136 000 aprēķinos, ko arī nemin nekā kļūdu, neko. Līdz tiesas beigām tas tiek uzskatīts kā korekts materiāls. Pie tam jūs redzēju no dokumentiem, ka bankas aizdevumu atmaksājāt realizējot hipotēku uz personīgu īpašumu. Es redzēju, ka tas ir kaut kāds dzimtas īpašums, tas ko ieķīlājāt. Tas ir privāts partnera īpašums, ko viņš bija ieķīlājis, lai vispār šo bankas kredītu varētu saņemt, kas vispār nepiedara pat uzņēmumam, kas ir realizēts vienkārši, lai izpildītu vienu no saistībām. Un tieši tādā pašā formātā mēs vēlamies izpildīt valsts ieņēmuma dienesta saistības. Bet banka ir gatava tevī nākt, runāt, vienoties un darīt, lai atrisinātu. Valsts ieņēmuma dienests, diemžēl, nav gatavs runāt, darīt. Turpat gribēdam izskatās, ka nav citu variantu, ka tikas banka slēdz trīspusēju līgumu ar šī te īpašuma pircēju, un tad tā hipotēka tika realizēta, un tur nav variantus kaut ko samaksāt nodokļos. Tieši tā, un pat arī tad, kad tiesā minēja par to, ka mēs šo kredītu pirms tam esam saņēmuši, bankas līgums nosaka, ka no šīs naudas nevar tikt maksāt nodokļi, un mēs esam vēl gada sākumā nomaksājuši pilnīgi visus nodokļus, esot pilnīgi tīri, pat kaut kādā veidā apceļot bankas prasību, par ko mums arī var iestāties visādas lietas, bet mēs esam izpildījuši, un tas netiek nevienā brīdī ņemts vērā kā mēģinājums, ja saimnieciskas darbība risināt šos jautājumus.
Sakiet, tas krimināla process, viņš nāca tā kā no skaidrām zibens, no skaidrām debesīm, vai tur bija arī kaut kāds administratīvais process vēl pirms tam? Man pirms tam atnāca paziņojums par to, ka es neesmu laicīgi iesniedzis maksāt nespēju. Es 1 gadu tiek noņemts no valdes, un man ir sots, es negribu samot, 250 vai 350 eiro. Sodu samaksāju, 1 gadu nebija valdē, izcietu, pārcietu, nebija iebildumu. Kā ir, tā ir. Nu jā, tā kā formāli izskatās tie kritēriji, it kā par valdes atbildību ir izpildīti, kad vids brīdina, ka vajag iesniegt maksāt nespēju, un tur tad ir parasti, nevis parasti, bet likumā ir noteikti 2 mēneši, kad to jādara, un plus vēl tad administratīvais process, bet interesantākais ir tas, ka spriedumā es neredzēju, ka tiesa analizē tās normas. Viņa aiziet uz to grāmatvedības likuma apkārtām normām. Nu, tas liekas tāds. Tiesa arī neanalizēja kreditēšanas likuma ietekmi uz šo gadījumu, kad mums nav pieeja, kad banka ir pārāka par šo gadījumu. Vispār nebija diskusijas apaļnulle. Ir ļoti daudz lietas, kas tur netika pat analizētas. Pat nerunāsim. Ir ļoti tendencios, un prokurors, teikšu godīgi, prokurors vispār tajā tiesas procesā neko nerunāja. Viņš vienkārši pateica, tā ir, tā būs, izpildiet. Jā. Un tā izvairīšanās no nodokļu nomaksas, kas ir tajā krimināla likuma pantā, kur paredzēta krimināla atbildība, tur taču it kā vajag pierādīt arī nodomu, izvairīties. Droši vien jānorāda, nevis tikai biznesa riski, ko nevar paredzēt vai apzināties, tur it kā kaut kāda ļaunprātība prasās par šo te parādu uzaudzēšanu, un vai tos aspektus arī tiesa analizēja? Tiesa minēja 2 lietas. Vienu lietu viņa minēja to, ka mēs esam iesnieguši nodokļu pārskatu un deklarāciju, kas ir vainu pastiprinošs apstākļus, jo mēs viņu esam iesnieguši, un tas ir dokuments, kas apliecina, ka mēs tiešām viņu neesam samaksājuši. Tāpēc man radās gan valsts ieņēmuma dienestam, gan vidam, gan tiesai jautājums, vai gadījumā, ja es nebūtu deklarējis, es būtu uzskatāms par godīgāku pilsoni, kas man likās diezgan liels absurds. Un otrs, valsts ieņēmuma dienests uzskatīja par, respektīvi, nevainu mīkstinošiem apstākļiem. Mums bija jāveic vairāki PVN avansa maksājumi importā darījumiem, lai iegūtu detaļas, kas bija no mūsu aizstājuma norādīts, ka vainu mīkstinoši apstākļi, ka mēs tiešām esam arī maksājuši avansā. Ko valsts ieņēmuma dienests, un pēc tam tiesa vairs nekomentēja, ko valsts ieņēmuma dienests pateica, ka avansā maksāti nodokļi nav uzskatāmi par brīvprātīgi nomaksātiem nodokļiem, un tāpēc tie nav vainu mīkstinoši apstākļi. Tie ir, mums radās jautājums, kas tad tie ir, un arī zvērnātam autoram radās jautājums, kas tad tie ir, ja uzņēmēja sapnis ir saņemt maksājumu avansā par savu pakalpojumu. Jā. Ja vids to saņem un uzskata, ka tas nav pozitīvs solis veikt savas darbības tālāk, tad, diemžēl, ko mēs tālāk varam diskutēt. Un arī, labi, ka tu pieminēji to revidentu, jo man liekas, ka tas revidenta atzinums, ko tu saki, ka viņš rakstīja, ka 90% gadījumu es saprotu, ka uzņēmuma vadība būtu rīkojusies līdzīgi, tad tas arī norāda, ka tas ir tāds biznesa risks, un man dziļi satrauc šī lieta par to, ka, ja es pareizi visu saprotu, ka tad pēc būtības mums valstī ir izveidota sistēma, kā mēs gribam ielikt par biznesa riskiem cietumā, kad mēs nevis aizver kompāniju cietu un mēģini kaut ko citu, kaut ko labāku, bet tu no sākuma atsēdi, pirms tu kaut ko jaunu sāc darīt. Vai
tev arī Es tāda redzu sajūta? divus variantus. Otrs, tas, ko es minēju, jā, juridiski jau tev pastāv ātri aizvērt ciet un iet tālāk, kas ir tas, uz ko mums vids spieda, bet kas man liekas aplam šajā, mēs valstiski cīnāmies pret šo ēnu ekonomiku, lai nenotiktu šīs lietas, kad vienkārši tiek izveidot šie nodokļu parādi, tiek aizvērts juridiski korekti un again. Es saprotu, ka tādai funkcijai ir jābūt, jo nevienmēr viss var notikt gludi, bet tajā brīdī, kad uzņēmējs saprot un viņš ir gatavs ar šiem riskiem cīnīties, jo viņš vēlās, lai viņa kaut kādā vēsture, backgrounds ir maksimāli sakoptāks, un nepaliek viss tās, jo viņš saprot, ka viņam jāatstrādā un jāizdara, tas būs grūti nākošos 2 gadus, bet viņš ir gatavs to izdarīt, lai viss ir kārtībā. Tad tāda funkcija nepastāv man, jo partneri, piemēram, mums bija nesamaksāt rēķini arī partneriem, ar kuriem es šobrīd strādāju. Mēs norēdam gan bankai, gan visiem šiem partneriem, un tas ir tas mūsu uzstādījums. Mēs gribam sakārtot savu vēsturi, lai turpinātu uz priekšdienām dzīvot. Un šī funkcija nav. Viņa man netiek dota, man viņa ir iedota tādā all-in sistēmā. Vai nu es vinnēju kazino pietiekami daudz un esmu spējīgs turpināt, vai nu, diemžēl, es esmu lielais valsts noziedznieks un turpmāk lūdzu vairs šajā valstī nedara neko progresīvi. Nu jā, tad jūs gribējāt to visu sakopt un valsts nenāk pretī tai jūsu vēlmei. Acīm redzot, viņiem nav sistēma. Es vidām vairākas reizes meitenēm, kas ir valsts dienestā, jautāju, kā notiek kaut kāda cita precedenta vispārējais. Un pateica, nav cita precedenta. Ir maksāt nespēja aizvērt un ne tālāk. Tāpēc tas, ko es minēju, man jau pirms 6 gadiem jurists pateica, Arti, tā būs dārga maksa par tavu nezinu, viegli, tāpat nav viegli, naivums tas ir. Bet tos nodokļus jūs beigās tāpat samaksājāt, jā? Jā, beigās jau tiesa nolēma, un es pat tiesai pateicu, es jau pat neiebilstu. Es pat arī, kad bija pārunas ar prokuroru, es jau neiebilstu samaksāt. Pat šobrīd es to naudu, jau kad tagad viss tas tiesas process ir bijis, man pat viņa jau ir. Es pat viņu sapelnīju, un es viņu varu samaksāt. Tajā laikā, kad tas notika, man viņas to brīdi nebija tādā apmērā. Un šobrīd es esmu visu samaksājis, visu izpildījis, un es to izdarīju pilnā apmērā noteiktajās dienās ar visiem maksājumiem, visu no A līdz Z. Nevienu brīdi neesmu iebildes par šādu lietu. Un patiesībā tiesā tas, kas labais notika, ka tiesa atcēla visus šos procentu maksājumus, kas ir tas, par ko es diskutēju ar vidu. Man nebija jāmaksā šie 13,000%, kas bija sakarājušies, bet man bija jāmaksā tikai pamatsumma, plus šie visi tiesas procesa izdevumi vispārējais, kas patiesībā ir tas, par ko es runāju arī ar vidu jau iepriekš, ko es vēros izdarīt. Šodienas acīm skatoties, ja tas vids būtu nācis pretī tādos gadījumos un palīdzējis sakopt tos parādus, vai atkal, vai tu domā, ka vidam vajadzēja glābt to biznesu, vai jūs būtu, piemēram, tādā gadījumā turpinājuši un rastos tas bizness varētu atzimt un varbūt pat rastos kaut kādas jaunas darbvietas? Kas ir biznes? Biznes ir tas, ko es ar savu komandu aizvedīšu. Un šajā gadījumā šis biznes jau bija vienkārši palicis tikai pastkastīte. Tur jau nekā nebija. Bet tajā brīdī, kad mēs būtu nokopuši šos vidu maksājumus, mums ir šis uzņēmums tukšā čaula, ko tad jau mēs varam likt iekšā, jebko, ko mēs vēlamies, likt jaunu komandu un strādāt. Tajā gadījumā šis vārds, šis zīmols un vispārējais, kas tur bija, viņš būtu turpinājis savu eksistenci varbūt ar kaut kādām reformām. Šobrīd viņš tiek izmests pilnībā. Labi vai slikti, mēs tur varam diskutēt, bet mēs bijām sakārtojuši 136,000 ar bankām. Es biju sakārtojis gan 40,000 ar privātiem piegādātājiem. Man vēl atlika 26,000 ar vidu. Un es esmu izpildījis visas savas lietas, bet šāda iespēja nav funkcija. Un mazliet atgriežoties pie tā, ko mēs jau iepriekš runājām, vai nav tā, ka šāds spriedums pēc būtības pasaka citiem tavuprāt, ka nedibiniet uzņēmumu vai 7 reizes nomēriet, neriskējiet, jo ja būs biznesa neveiksme, tad pat uzņēmumu maksāt nespēja nepasargās valdi no cietuma, ja jūs tur, piemēram, nokavēsiet to 2 mēnešu iesniegšanas termiņu.
Nu, tas ir tas, ko es beidzamajā šajā debatē tiesā jautāju, kas ir šī mācība, ko es paņemšu līdzi, jo es uz šo tiesas atnācu pēc mācības. Un tā mācība, ko es saprotu pēc tā, kā tas ir šobrīd, pirmkārt, ja tu jūti, ka nevarēsi samaksāt nodokļus, nedeklarē. Jo pretējā gadījumā tas būs vaina pastiprinošs apstākļus, kas man liekas vislielākā muļķība, bet tas ir tas, ko tiesa ir pateikusi klāji šādā formātā. Otra lieta, tas, ko tu minēji, ja tu jūti, ka tu kaut kādā veidā nevarēsi, vai nu ātri ver ciet un ej tālāk, vai nu pat nereģistrē un dzīvo kaut kādā nosacītā ēnā. Jo ēnā, ja paskatāmies šos sodus, pirmkārt ir jāpierāda, otrkārt tas sods pat daudzās reizēs gadījumos ir mazāks. Un tad man rodas jautājums, ko lai es secinu, un šeit ir mani secinājumi. Protams, es neesmu gatavs to dzīvot, man ir citi uzskati, citas vērtības, un es iešu un turpināšu un cīnīšos par saviem standartiem, pat ja man būs jācieš vēlreiz un vēlreiz, manis nestrauc, bet standarti cilvēkam no malas vai kādam, kas ir ar mazāk nerviem vai vēlm cīnīties, secinājumi ir ļoti nevalstiski racionāli. Zini, kas man patīk tajā, ko tu saki? Man patīk, ka ir tādi uzņēmēji kā tu, un tā ir tā jaunā paudze, ko es redzu, ka ir tādi uzņēmēji kā tu, mums arī ir citi, kas tagad nāk un cīnās pret to sistēmu. Nevis noliec galvu un samaksā visu, ko prasa legāli un pat dažreiz nelegāli, bet tiešām cīnās pret sistēmu. Un šai sakarā es gribu arī, lai tu piemini vēlreiz par tiem mafijas vai, kā tu saki, ātro kredītu procentu sistēmu, kas neļauj izrāpties no parādiem, kur tu visu laiku, saproti, dzēs procentus, bet līdz pamatsummas dzēšanai nemaz netiec, jā? Nu, tā ir liela aplamība. Es saprotu, valsts ieņēmuma dienestam arī tad, kad es minēju, ka es esmu gatavs noreķināties, es esmu gatavs nomaksāt standarta Komercbankas procentu likmi pa manu tā laika periodu, kas aprēķinam, nezinu, tur 17 vai 15 vai cik procenti pa to laika periodu. Bet tas, kas šobrīd jau notiek, tā saka, ātro kredītu ritenis, no kuras pat nevar aizbēgt. Man nav, ja es nevinēju loterijā, vai man nav bagāts Richarda Bransona onkulis, man nav fiziski iespējas. Un, lai cik es esmu godīgs, lai cik es esmu mēlnūt gatavs strādāt no savas racionāli nopelnīts algas, es nevaru. Man vienīgais šobrīd labi ir pelnošs uzņēmums, kurš ir izaudzis, kurš arī ir uzbūvēts visā šajā laikā, kurš šobrīd tos resursus varēja iedot. Bet pretējā gadījumā tas ir traki. Nu jā, un tagad atskatoties uz to visu procesu, tu vēl saskati kaut kādas citas netaisnības vai trūkums sistēmā, vai tie bija tie divi galvenie, kad pēc būtības soda par biznesa riskiem un otrkārt tur izlavīrējot caur tiem nodokļu likumu džungļiem un otrkārt par tiem mafijas procentiem. Trešais lielākais, kas man tā pieredze vairāk, kas notiek tajā tiesas procesā, ka cik salīdzinoši tas pirmās tiesas instances ir ļoti, es atļaušos teikt, nekompetentas šādu jautājumu risināšanā, un arī prokurora līmenis ir ārkārtīgi vājš. Tiešām, es domāju, tu esi iedzinājies tajā palasījis, un tev rodās droši vien vairāk jautājumu nekā atbildes. Jo, varbūt tā, ka tu esi sacepies, es joprojām uzskatu, bet tik daudz ļoti nepilnības no dažādām pusēm. Un tad, kad tu patiesībā aizēji uz nākošo instanci, ka tev tiek viens pret viens atreferēts iepriekšējais. Labi, šobrīd mēs te ļoti karojām, lai tas tiktu vēlreiz skatīts, lai pārietu pāri un vēl kaut kas. Bet pirmajā gadījumā uzreiz notiek atreferēt iepriekšējās tiesas materiāls pat bez baigās caurskatīšanas. Un tad es saprotu, ka tiesā jau man arī nav ko meklēt. Man jau tur nav, man nav atbildes. Es nezinu, ir gadījumi, kad tur izkarot, ļoti jaudīgi juristi un ļoti, kas ar to ir pieredzējuši, tur palīdzētu. Un standarti jauns cilvēks, viņš domā, es paņemšu kaut kādu juristu, aiziešu, jo es neko sliktu neesmu darījis. Tas beigsies ar pilnīgi sliktu rezultātu, garantēju. Gadījums pret valsti, jūs 82% zaudēsiet neatkarībā no tā, cik godīgs jūs bijāt. Tas ir trešais. Man godīgi nav kam tur noticēt. Skumji. Bet
Jā, paskatāmies mazliet nākotnē. Ko tagad? Es saprotu, mēs prasīsim apžēlot prezidentam, jo paliek zināmi reputācijas riski esošiem biznesam. Norādīsim arī uz sistēmas trūkumiem, lai prezidents vērtē iespēju sistēmu pilnveidot. Kā tu redzi nākotnē savu biznesu? Es pat šajā gadījumā šo nesauktu par kaut kādu apžēlošanu vai kaut ko tas, ko es iepriekš jau minēju. Es vairāk, ja šajā gadījumā juridisks process ir prezidents kā viens solis, kurš var veicināt kaut kādus izmaiņas vai kaut kas, tad droši vien šis ir solis, kas vienkārši man jāveic, jo lai neatstātu tādas lietas nākošajai paudzei vai cilvēkiem, kas nāks pēc manīm to darīt. Manā gadījumā man ļoti baigi nesatrauc īstas reputācijas jautājums, jo es jau kopš pirmā gada uzņēmēju darbībā sapratis un runāju ar valsts pārvaldēm, tu tiec jau standartā definēts kā noziedznieks, un kad es uzaicināju valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktors asistents uz mūsu uzņēmumu tā projekta ierēdnis ēno uzņēmēju, es viņām arī jautāju, un viņas tā arī pateica, mēs uzskatām, ka uzņēmēji visi zog, un mums ir jāatklāj, kurš to dara un cik daudz, un ja tev to pasaka vadīt priekšnieces asistents, tad es saprotu, kur mēs esam, un ar to man ir jādzīvo, un to mums visiem. Tā kā es baigi nesatraucos par reputāciju, es vairāk vienkārši šajā gadījumā esmu gatavs nedaudz vēl ieguldīt enerģiju, lai palīdzētu, kā tu minēji, šos jautājumus risināt, lai tā kā es citiem saku, es negribu neko atstāt saviem bērniem tādu, ko es uzskatu, ka viņi nebūtu pelnījuši, un ja es varu kaut ko mēģināt darīt, es vismaz mēģināšu. Nezinu, vai izdosies, bet es varu mēģināt. Super. Liels paldies tev par laiku, liels paldies par drosmi par to visu runāt. Es domāju, ka tas viss ne process, ne arī runāšana pēc tam par to nenāk viegli. Kāds droši vien smīkņās un teiks, ka mēs vicinamies ar dūrēm jau pēc cīņas, bet es domāju, tā ir ļoti svētīga cīņa. Un es arī aicinu arī citus nākt pie manīm un stāstīsim par šiem te gadījumiem publiski, jo tikai tādā veidā mēs spēsim to sistēmu kaut cik sakārtot un arī to ierēdniecības attieksmi pret uzņēmējiem mainīt. Tā kā paldies tev liels vēlreiz un ar lielu interesi sekošu līdz tavām biznesa veiksmēm jaunajā biznesā. Paldies tev un lai visiem izdodas. Paldies. Čau.